Sveiks! Vakar, 28. janvārī, noslēdzās pirmais atlases cikls atlasē uz jaukto izlasi. Cikls, principā, tā nav tāda klasiska atlase, jo 3 dienu laikā viena pirmā piekdiena bija, ja tā var teikt, sausie vai teorētiskie treniņi. Un savukārt sestdien un svētdien jau visu dienu mēs spēlējām. Un dienas beigās arī neliela sadalījuma analīze bija no tiem sadalījumiem, kas trenerim likās, teiksim, tādi interesantāki. Ne tik daudz, varbūt, kur īņķi apgrozījās, bet kur bija kaut kādas teorētiski praktiskas lietiņas. Lūk, pirmkārt, par pašu modeli. Manuprāt, mūsu situācijā tas ir labākais iespējamais, jo cilvēki ir, laikam sakot, diezgan nedraudzīgi. Ir ļoti grūti savākt, varbūt, labākos kopā. Katram ir savs viedoklis, katrs jau ir, nezinu, meistars mums. Un piesaistot cilvēku no malas, mēs vismaz šādi atrisinām, manuprāt, daļu no problēmām. Pats treneris, es pieņemu, jau izlasīju interviju, manuprāt, ir ļoti labs. Es esmu trenējies pie 3 treneriem, pirms tam bija pie 4, principā. Bija pašā sākumā bija pāris nometnes ar Mihailu Rozenblumu no Krievijas. Tad bija tāda arī neliela mini nometne Kšištof Martens. Tad ir bijusi nometne ar P.O. Sundalinu un tagad ar Vojcīcki. Lūk, kurš tur ir vislabākais? Nu, es domāju, ka Vojcīckis ir Martens līmenī. Sandalins varbūt ir labs vai ko, bet tad jau, kad viņš pie mums atbrauc pirms 10 gadiem, viņš jau bija krietni vecumā. Tāda, man liekas, viņš vispār vairs netrenē. Rozenblums, principā, bija klases vājāks, bet viņš tajā laikā mums bija ļoti, ļoti noderīgs. Lūk, un pie Kokiša, diemžēl, nesanāca patrenēties un vairs nesanāks. Kas attiecās uz Latviju kultūru, ja tā var teikt, pieteicās tikai 6 pāri. No treniņa procesa viedokļa tas ir labi un ērti. Jāsaka, ka visi bija, cik es pamanīju, visi bija noskaņojušies, pilnveidoties, spēlēt, mācīties, klausīties tādā ziņā labi. Tas, ka ir tikai 6 pāri, tas nozīmē, ka mums ir jādomā pie masveidības, ka cilvēki negrib, tie cilvēki, kas mums šeit ir, viņi negrib, ja tā var teikt, sportot, kas principā arī normāli saprotam. Uz Open arī šobrīd ir pieteikušies 6 pāri, varbūt kāds vēl paspēs padomās. Es noteikti iesaku, ļoti, ļoti noteikti iesaku. Man pašam bija ļoti vērtīgi, es gāju turpinājumu. Lūk, jā, domāju, ka tādai prelūdijas video šitas varētu pagaidām būt gana. Starp citu, es varu parādīt to plāniņu, kas mums bija. Tā tad, tie gan ir rezultāti, jā, no sportiskās puses, vai sākumā varbūt plāns. Attiecīgi piekdiena, pilna diena bija pildīt testus, runāt ar treneri, iziet cauri testiem, neliela lekcija. Otrs, šī spēle, dubultais round robin, manuprāt, ļoti labi. Pie tam, ka mēs nereiķinājām pret citiem galdiem diviem, bet pret lielu turnīru. Es palūdzu Denisam, lai atrod sadalījums. Nezinu, no kura turnīra, vēlāk pajautāšu. Piemēram, mēs spēlējam, nezinu, ko teikt, lai ilustrētu. Ir sadalījums, šis varbūt mazliet garlaicīgi, kur ir kaut kāda apgrozās, kaut kāda impa apgrozās. Lūk, ir sadalījums. Un jau iepriekš ir zināms saucamais datuma rezultāts. Kā to saprast? Tas ir vidējais rezultāts pie kaut kādiem, nezinu, 20 galdiem citā turnīrā. Un attiecīgi mūsu jau konkrēti šī gadījumā Ilziņa Ēgla, Feja Rubīns rezultātu rēķina pret šo te datumu. Tā kā tas ļoti objektīvi. Jo, ja būtu mēs tikai 3 pāris, attiecīgi 3 ieraksti, tad ir diezgan liela loterija. Lūk,
Nedaudz vēlāk es uztaisīšu otru video jau par pāris problēmām, tādu teorētisku, praktisku, zinātnisko. Šobrīd, lai tev jauka diena un tiksimies drīz.